Apsveicam jūs ar jauniem, gariem matiem! Lai jūsu pieaudzētie mati saglabātu savu kvalitāti un priecētu jūs vēl ilgi, ir ļoti svarīgi tos pareizi kopt. Pieaudzēto matu kopšanai obligāti ir jāiegādājas speciāla ķemme. Ar šo ķemmi mati ir jāķemmē vairākas reizes dienā, rūpīgi izķemmējot matu piesakņu zonu. Tas ir ļoti svarīgi periodā, kad pieaudzētie mati no saknēm ir atauguši, jo iespējama matu savelšanās stiprinājuma vietās. Ja jums ir pieaudzēti mati garāki par 50 cm, ķemmējot matu galus, noteikti ir jātur roka pie matu saknēm, lai tās netiek traumētas. Ja mati ir bijuši ieveidoti, piemēram, salakoti, tad pirms mazgāšanas tos ir jāizķemmē. Dodoties uz jūru un apmeklējot baseinu, mati ir jāsavāc copē, pirms tam tos rūpīgi izķemmējot. Pēc peldes mati ir jāizmazgā ar šampūnu un balzāmu, jo hlors un sālsūdens var neatgriezeniski bojāt pieaudzēto matu struktūru. Gulēt ejot, matiem ir jābūt sasietiem 3 līdz 4 gumijās vai sapītiem vaļīgā bizē. Solāriju var droši apmeklēt, bet ir ieteicams lietot galvas segu, jo UV starojuma ietekmē mati var kļūt sausi. Uzturoties pirtī, ap galvu ir jāpliek dvielis, jo karstums var kaitēt matu stiprinājumu vietām. Matus drīkst taisnot ar taisnotāju, kura temperatūra nepārsniedz 180 grādus, un ne biežāk par 2 reizēm nedēļā, izvairoties no pieskaršanās matu stiprinājumu vietām, jo tās var izkust. Pirms taisnošanas ir jāizmanto kosmētika, kas aizsargā matus pret karstumu. Pieaudzētos matus vēlams tonēt un krāsot tumšākus ar matu krāsām, kas nesatur amoniaku. Pieaudzētos matus nekādā gadījumā nedrīkst balināt. Jāizvairās no gulēšanas ar slapjiem matiem. Drīkst lietot putas, laku un želejas. Ņemiet vērā, ka lokšķēru, taisnotāja un fēna izmantošana ievērojami saīsina pieaudzēto matu mūžu un kvalitāti. Ja mati pēc mazgāšanas un žāvēšanas ar fēnu nav gludi, zīdaini un viegli, ja tie veļās, ir jāmaina matu kosmētika. Matu kosmētikai ir liela nozīme pieaudzēto matu kvalitātes saglabāšanā, sevišķi blondu matu īpašniecēm. Pirms mazgāšanas matus rūpīgi izķemmējiet. Nemazgājiet matus karstā ūdenī. Ieteicams ir vidēji silts ūdens. Mati ir jāmazgā stāvot dušā vai sēžot vannā, lai mati atrodas vertikālā stāvoklī. Mazgājot matus noliecoties uz priekšu, tiek traumētas matu saknes. Nav ieteicams matus mazgāt katru dienu, bet, ja tas ir nepieciešams, tad vienā dienā var izmazgāt tikai matu augšējo daļu un otrā dienā visus matus. Matu mazgāšanai ieteicams izmantot mitrinošus šampūnus, maskas un balzāmus. Lai mati saglabātu savu kvalitāti, rekomendējam izmantot Mellas veikalā pieejamo matu kosmētiku. Liekot matos šampūnu, balzāmu vai masku, ir jāizvairās no matu burzīšanas. Tiem ir jāatrodas vertikālā stāvoklī. Balzāmu un masku ir jāuzklāj uz matiem visā garumā, it īpaši uz matu galiem. Pēc tam mati ir rūpīgi jāizskalo, gludinot matus ar pirkstiem un kārtojot šķipsnes. Balzāmu un masku nedrīkst likt uz pieaudzēto matu stiprinājumu vietām. Tas var veicināt matu šķipsnu izslīdēšanu. Ja jums ir izslīdējusi kāda pieaudzēto matu šķipsna, tad vēlams viņu ņemt līdzi uz korekciju. Vai, ja tas ir redzams, tad jebkurā laikā varat nākt pie mums uz salonu un mēs veiksim atkārtotu šķipsnes pieaudzēšanu. Pēc mazgāšanas vēlams apsiet dvieli uz ilgāku laiku, lai liekais mitrums iesūcās dvielī, tādējādi saīsinot žāvēšanu ar fēnu. Matu saknes nedrīkst krāsot nedēļu pēc matu pieaudzēšanas. Vēlams nokrāsot saknes pirms profilakses vai matu profilakses laikā, lai nepaliek nenokrāsoti laukumi. Pēc dvieļa noņemšanas ir jālieto serums vai eļļa matu galiem, vienmērīgi ieklājot to matos, visvairāk matu galos, un izsmidzināmu matu kopšanas līdzekli, kas aizsargā matus pret karstumu. Pēc katras mazgāšanas reizes matu savienojuma vietas ir jāizžāvē ar fēnu. Matus nekad nežāvē visus kopā. Ja tas tiks darīts, tad galvas augšdaļa būs sausa, bet pieaudzēto matu stiprinājumu vietas būs mitras vēl vismaz 4 stundas, un tas var veicināt matu šķipsnu izslīdēšanu. Sākotnēji jūs varat žāvēt visus matus kopā,
un pēc tam turpināt ar šķipsnu atdalīšanu un žāvēšanu pa kārtām. Pirmo izžāvējiet matu poniju, ja jums tāds ir. Pēc tam atdalat kārtu no auss līdz ausī. Pirmās izžāvēja matu saknes un matu stiprinājumu vietas ar vidēju fēna plūsmu, pēc tam pārējos matus. Un tikai tad, kad saknes ir sausas un atdalītā matu kārta ir izžāvēta, matus drīkst ķemmēt. Un rūpīgi jāizķemmē matu piesakņu zona. Ja pieaudzētie mati ir stipri sapinušies, ir jāsāk ķemmēt matu galiņus un pakāpeniski jāvirzās augstāk, ar otru roku pieturot matu saknes. Mitrus matus ķemmēt nevajadzētu, jo tie ir ļoti trausli. Saules aizsargkrēms un paštonējošie ķermeņa krēmi var sabojāt jūsu pieaudzētos matus. Sastāvdaļas, piemēram, avobenzons un oktokrilēns, reaģē ar keratīna matos. UV gaismas un karstuma iedarbībā izraisa matu krāsas maiņu, mati paliek rūzgani un dzelteni. Kā arī baseinu un spā vānu dezinfekcijai tiek pievienotas dažādas ķīmiskas vielas, kuras var iekrāsot dzeltenus un rūzganus matus. Matu gumijas, kurām ir dzelzs stiprinājumi, chlora un sālsūdens ietekmē korizējas un iekrāso matus. Ūdens ar paaugstinātu dzelzs saturu iekrāso pieaudzētos matus un padara tos sausus un nespodrus. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, droši zvaniet salonam Mella